pirms mēs sākam, arī varētu vēl kopā lūgt Dievu. Jā. Es gribētu varbūt lūgt, ka var vairāk arī lūgt, un tad arī es noslēgšu. Paldies, Dievs, ka Tu esi prātā. Mums nav bijusi ļoti iespēja, kungs, mēs vairāk slikti mācam darīt nekā labu, Dievs, bet paldies, ka Tu esi tik žēlastības pilns un Tava žēlastība, Dievs, līdz, kungs, ka Tu mūs šķīstī Tēvs. Es lūdzu, kungs, ka arī šajā brīdī, Dievs, mēs varam būt atvērtām sirdī, kungs, dzirdot, ka Tu teiksi, kungs, caur vārds, es lūdzu lietojam vārds un caur viņu, ka mēs saņemam šo garīgo barību Tēvs, kas mums patiesi ir nepieciešams. Lai vienam gods, kungs, Jēzus vārdā. Paldies, Dievs, ka Tev visas lietas ir zināmas. Tev zināms, vai mēs sēžam, vai mēs ceļamies. Tev zināms katrs vārds uz mūsu lūpām, kungs, un Tu mūs tik ļoti, ļoti pazīsti. Un paldies Tev par to. Paldies, ka Tev zināms visas mūsu dienas jau bija tad, kad mums vēl nebija vēl nevienas, Dievs. Tik ļoti Tu mūs pazīsti, un es par to pateicamies, kungs. Paldies, ka Tu cēli savu draudzi, ka Tu esi mūsu vidū, ka Tu mājo mūsos, ka Tavs gars ir šeit, kungs. Kungs, paldies Tev, ka Tu esi dzīves Dievs un ka Tu pastāvīgi mūs vada ar savu garu un pastāvīgi arī māci no savu vārdu, kungs. Paldies Tev. Un es lūdzu, ka Tu šajā dienā arī atklāji, iepriecini, māci mūs no savu dzīvā vārda. Jēzus Tavā vārdā. Amen. Ko? Pirms nedēļas mēs iesākām jaunu kursu Mīlestība domām. Ne? Par ko ir šis kurs? Mēs varētu mazliet tā kā paši sev atsvaidzināt un arī atgādināt, kurš nebija pagājušreiz. Agnes. Jā, par ko Agnes, par ko ir? Par Dievu. Nu, bet, protams, par ko citu mēs varētu, kur citur vēl runā par Dievu, ja ne draudzē? Ne? Šī ir tiešām jābūt tai vietai, kur runā par Dievu. Tēma iepazīšanās. Ko? Tēma iepazīšanās. Iepazīšanās, jā. Jā. Pastāstiet mazliet vairāk, kas ir aizķēries no pagājušās reizes, par ko mēs te runājam. Dievs mums pazīst visos sīkumos un redz mūs visās situācijās. Amen. Jā. Palīdzēt vēl kādas lietas. Kaut kas varam viss pierakstīts, vai ne? Jā. Vai ir kaut kas kādā veidā tas, ko mēs pagājušreiz dzirdējām, palīdzēja šajā nedēļā? Kādam palīdzēja, kāds domā, vai ne, kur bija? Man katrā ziņā kādā situācijā bija tā, ka es nezināju, kā tur būs, bet tas burtiski bija vairākas reizes, un tad es atcerējos, ka viņš zina, kā es jūtos, viņš zina visos sīkumos, un pat nav svarīgi tas, kā es jūtos. Tas ir otršķirīgi, jo Dieva vārds saka patiesīgi, ka viņš ir ap mani, ka viņš jau to zina. Citreiz, man liekas, mūsu tāds jūtīguma antenas kaut kā nestrādā, un mēs varbūt nejūtam Dievu vai paši jūtamies, tā, nekā. Citreiz, kā mēs jūtamies ļoti garīgi, bet tas varbūt tikai tāds sajūts. Bet neatkarīgi no tā, Dievs ir ar mums, un Dievs zina visas lietas un visas sīkumus. Un tas riktīgi iedrošina. Riktīgi iedrošina. Un es negribu šodien jums dot kaut kādu jaunu informāciju. Man liekas, jums ir jau ļoti daudz, jūs visu kaut ko zinat. Tas, kas mums ir vajadzīgs, tas ir vajadzīgs dzīvais Dieva vārds. Kas ir dzīvais vārds? Tas ir dzīvs. Dzīvs, tāds vārds, kas ir aktīvs. Tāds, kas darbojās. Tāds, kas nāk no Dieva
iekrīt mūsu sirdī, un viņš izdara mūsos kādas izmaiņas. Tā kā Dievs ir iecerējis. Vai viņš mūs ved prom no grēka, vai viņš dod mums spēku, vai viņš mums atklāja, kāds ir Dievs, dod mums cerību, bet tas vienmēr ved uz tuvāk pie viņa. Mums nevajag vēl kaut kādu informāciju par Dievu. Mums vajadzīgs dzīves vārds, kas mūsos kaut ko darbojas. Tāpēc mana lūkšana ir, lai tas vārds, ko Dievs šodien jums teiks, lai tas ir dzīvs un darbojas pie jums. Pagājušajā reizē mēs iesākām par to, kāpēc vispār šis kurs mīlestība domām. Tāpēc, un kāds tas mērķis? Mērķis ir mūs vest dziļākās, tuvākās attiecībās ar Dievu. Un mīlestība ir kā elektrība, kas plūst pa 5 dzīslām. Par iepazīšanu, par uzticēšanos, paļaušanos, nodošanos, un tas ved uz pieskārienu. Mēs varam kādu mīlēt tikai tad, kad mēs iepazīstam. Vai ne? Un tad dzīves laikā mēs iepazīstam arvien vairāk, un mēs cerams iemīlam arī vairāk. Un tad, kad mēs iepazīstam, tad mēs varam, es varu uzticēties šajā jomā, es varu šajā jomā. Un jo mēs vairāk uzticamies, tas ved uz to, ka mēs varam, es varu pilnībā paļauties. Un tad, kad tu redzi, ka uz viņu var paļauties, tad tu gribi nodoties viņa labā. Un tad, kad jūs nododaties viens otram, tad var notikt šis pieskāriens. Jūs varbūt domāsiet, pagājušajā reizē bija par iepazīšanu, šodien būs par uzticēšanos. Nekā nebija. Šodien nebūs par nākošo šo dzīslu, jo mēs nevaram mācīties par kaut ko nākošo, ja mēs nezinām, kur vispār tā mīlestība pazūd. Ziniet, ir tādi strāvas zudumi, un kaut kādā brīdī viņi pazūd. Un tu nevari domāt par to, kā būvēt, kā celt mīlestību, kā augt mīlestībā, ja tu nezini, ja tu nepievērs uzmanību, kur viņi patiesībā jau tā, kas ir, viņi vienkārši aizplūst. Gan tā, kas nāk no Dieva, kaut kur tev neaiziet vispār līdz tevīm, un tā, kas no tevis plūst uz Dievu, kam vajadzētu, tevī ir tas mīlestības ģenerators tur iekšā, ka viņa patiesībā nemaz neiet uz Dievu. Tā īsti nemaz nemīl Dievu ar visu sirdi, bet viņi kaut kur izšķib. Un mēs kaut arī zinām, ka viņš mūs pazīst visos sīkumos un tik un tā mūs mīl. Kaut arī mēs zinām, ka mums vajadzētu atsaukties uz viņu. Kaut kur tā mīlestība izzūd. Mēs nevaram tikai mācīties nākošo par uzticēšanos, ja mēs nezinām, kur pazūd tā mīlestība. Mūsu mīlestība darbojas attiecībās, un arī šeit uz zemes mēs citreiz pamanām, ka mīlestība kaut kur attiecībās kādreiz izdziest vai aizplūst. Esat kādreiz, jums ir bijuši skolā kādi forši labi tādi skolas biedri, kur jūs varbūt labākās draudzenes, labākie čomi, tur mētājat kastaņas pa braucošām mašīnām un visādas citas foršas palaidnības darat, un tad paiet kāds laiks, un jūs varbūt tik pamanat, ka 2-3 gadus nemaz neesat sazvanījušies. Un tā mīlestība ir kaut kur pazudusi. Ir jums kādam tādas draudzības, tādas attiecības? Ir kaut kur, vai ne? Un bērniem mums ir tāds periods, kad viņš ir tāds mazulīts,
rīktīgi mamī un tēti un sēž uz celīšu un nāc paspēlēties ar klucīti vai palas grāmatiņu. Un tad pienāk kaut kādi pusauģu gadi un viņš ir kaut kur savā, kā mēs sakam, tumšajā kaktā. Un viņš negrib braukt vairs ar tevi pārgājienā vai pavadīt laiku. Pēc tam jau kaut kad tas nāk atkal atpakaļ. Bet ir kaut kāds periods, kad viņš nav tā, ka visu laiku grib aplikt rokas ap kaklu. Reizēm tas arī laulībā var notikt, kad vēsākas attiecības paliek. Un pie tā ir jāstrādā, tur ir dažādi iemesli. Un tas pats var notikt arī attiecībās ar Dievu. Tas pats var notikt arī attiecībās ar Dievu, ka šī elektrība, kurai vajadzētu plūst pa šīm dzīslām, ka viņi kaut kur piedzīvo šos strāvas zudumus. Mīlestība var piedzīvot šos zudumus. Un šodien mēs apskatīsim tādus 3, līdzīgi kā gravitācijas un fizikas likumi, tāpat ir tādi, kādi ir atklājuši tāds garīgos likums, kāpēc šī mīlestība var pazust. Un pirmais ir tāds zūdošās efektivitātes likums. Un tas vārds jau kaut kur pasaka, ka ir tas, kas bija sākumā, viņš tā efektivitāte, kas ir sākumā, viņa tā ar laikiem kaut kur zūd. Un es gribu, ka mēs varam kopā atvērt Bībeli 5. Mūzes grāmatā. 5. Mūzes grāmata, pati vecā derība. 5. Mūzes grāmata, 4. nodaļa, 9. pāns. Piektā Mūzes grāmata, 4. nodaļa, 9. pāns. Un tur ir sacīts: bet sargies un sargi savu dvēseli, ka tu neaizmirsti to, ko tavas acis ir redzējušas, un ka tas neizzūd tev no sirds visās tavu mūžu dienās. Un dari to zinām saviem bērniem un saviem bērnu bērniem. Un īpaši gribu pievēršat uzmanību vārdam, ka tu neaizmirsti. Neaizmirsti. Tur padās 5. Mūzes 4:23. Tad nu sargieties, ka jūs... Kas tur tālāk teikts? 5. Mūzes 4:23. Tad nu sargieties, ka jūs... Neaizmirst kunga jūsu Dievu derību, ko viņš ar jums slēdza. Jā, ka jūs neizveidojat nekādu elku tēlu, nekādu atveidu, ko tas kungs, tavs Dievs, tev būtu aizliedzis. Kaut kādu vārdu atkārtojas, vai ne? 5. Mūzes 6. nodaļa, 12. pāns. Tad sargies, ka tu neaizmirst to kungu, kas tevi ir izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama. 5. Mūzes 8:11. 8:11 varam šķirt tālāk. Sargies, ka tu neaizmirst to kungu savu Dievu, bet tur viņa baušļus, viņa tiesas un viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu. Un 14. pāns. Lai tad tavas sirds nelepojas un tu neaizmirst to kungu savu Dievu, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes verdzības nama. Izrādās, mums ir jāsarga sava sirds, lai mēs neaizmirstam. Neaizmirstam, ko tas kungs ir darījis. Dievs liekas, ka nav cits, par ko viņam runāt, bet viņš saka, neaizmirst. Kāpēc neaizmirst? Izraēla tauta, viņi tad tika izvest no Ēģiptes, viņi bija vergi, viņi tika izvest ārā. Viņš saka, neaizmirst, ko es esmu izdarījis. Tas nenotika tāpat vien. Vienkārši vienā dienā izgāja ārā un aizgāja uz apsolīto zemi.
Nē, viņš saka, jūs bijāt 400 gadus vergi. Jūs raudājāt, jūs brēcāt, jūs cietāt, un tad vienā dienā es sūtīju Mozu, un viņš izved. Tie nebijāt jūs, kas vienkārši izgājāt. Es to izdarīju. Neaizmirstiet mani. Un tā, varbūt tā sajūsma, tā brīvība, mēs esam atbrīvoti, tagad mēs vairs neesam vergi. Un ar laiku, tas bija tur senos laikos, tas tur bija pirms gada. Neaizmirst. Kāds mums paziņa, draugs, kas arī ir bijis karostā, tāds vārdā Maurits, viņš dzīvo ar ģimeni Nīderlandē, un viņam ir māja ļoti skaistā vietā. Nīderlanda vispār, es zinu, Anna, tev patīk Nīderlanda, ne? Kur tev mīļākā pilsēta? Jā, bet arī tās mazie ciemetiņi, tur viss ir vienos kanāliņos. Un Mauricam un viņa sievai Petrai māja atrodas tur, kur ir tāds pagrieziens. Un uz tā māja ir uz stūra. Tur ir zemes gabaliņš. Un tur citreiz tu vari pie savas mājas piebraukt ar laivu. Es nezinu, ar buru var, laikam nevar, ar motoru var kaut kā iebraukt. Bet ar nolaid buras un tad tu iegriezies. Un tu vari arī ar mašīnu piebraukt no otras puses. Tu nedzīvo uz salas, un viņam uz to stūri ir logi. Un viņi pēdējo reizi, kad es biju pie viņiem, viņi teica, mēs gribam tur to arī palodzi, tur ir tāds plats palodzes izveidot tāds, lai tur var sēdēt un dzert kafiju un baudīt vienkārši to atmosfēru. Un es saprotu, kāpēc tu tur gribi, tāpēc, ka tur ir ļoti skaisti. Kad negribi vienkārši sēdēt uz divāna, tu gribi tur vēl tuvāk, vēl. Un kamīnu vēl, un visu tu var baudīt. Bet es saku, kā ir tik skaists skats, vai nepierod pie tā. Viņš saka, jā, mēs te dzīvojam, un tad tas kļūst parasts. Un kaut kādā brīdī tu vienkārši tā vairs neredz. Atnāk ciemiņi, saka, cik jums tas skaists. Viņš saka, tā. Viņš saka, tad, kad es aizbrauc prom kaut kādā brīdī, mēs atgriežamies, tad mēs no jauna ieraugam, cik te ir skaisti. Ka tur patiešām ir skaisti. Un ļoti līdzīgi ir mums ar Dievu. Ka tas, ko mēs esam piedzīvojuši, tas var zaudēt tādu efektivitāti, ietekmi. Mēs varam aizmirst mūsu atgriešanos. Atgriešanās brīdi, jaunpiedzimšanas brīdi. Mēs varam aizmirst savas kristības. Kad vispār tās ir bijušas, vai ne? Varbūt kādam tas bija man tāds notikums. Jā. Kad atbildēt lūgšanu, kāds brīnums. Tāpēc Dievs saka, un tās lietas, tie piedzīvojumi, viņi mums var pazaudēt šo ietekmi. Tāpēc Dievs, man liekas, arī citreiz saka, viņš māca, lai mēs liecinam par to, lai mēs runājam, un tad, kad mēs stāstam citiem, tad, kad mēs brāļiem, māsām stāstam par to savu atgriešanās stāstu vai evanģelizējot stāstam atgriešanās stāstu, tas mums atkal atjauno to skatu. Jā, tas taču ir patiesībā brīnums. Tas ir brīnums, tik daudz cilvēku visu mūžu nodzīvo un tā arī neatgriežas. Un Dievs savā žēlstībā ir dāvājis mums ticību, ka mēs vienkārši viņam redzam, ticam, vispār nav šaubu, ka viņš tāds ir. Un viņš ir, ka neaizmirst Dievu un to, ko viņš ir darījis. Otrais likums, kāpēc var pazust šī mīlestības plūsma, varētu teikt, ir zaglīgās noplūdes likums. Es pats izdomāju šo nosaukumu. Ja ir kādas pretenzijas, rakstiet personīgi vai draudžu čatā, ko viņš tur izdomā, kas tas par zaglīgo noplūdes likumu. Un ko tas nozīmē? Ka kāds ir pieslēdzies tavai elektrībai.
Un tu skaties, ka skaitītājs griežās, bet māja ir tumša. Un tu nevari saprast, kur tā elektrība aizplūst, vai ne? Kāds ir pieslēdzies. Vai arī, un tad, kad tu saslēdz kaut ko pa daudz, tad kas notiek? Izsit korķis. Kas tie tādi, vai ne? Gabriela jautā, kas ir tie korķi? Bet drošinātāji, tie ir tādi drošinātāji, un viņi tagad neko vairs neizsit, viņi vienkārši izklikšķi. Jo kaut kas tur ir pa daudz. Lūkas evaņģēlijas 8, 11 līdz 15. Lūkas evaņģēlijas 8, 11 līdz 15. Redzi, Dievs savā vārdā ir teicis, ka viņš ir mīlestība. Viņš savā vārdā vēstulē romiešiem ir teicis, ka nekas mūs nespēj šķirt no viņa mīlestības. Mēs to rakstīt izlasīsim. Bet pirms mēs izlasām, es izlasīšu kādu citu rakstietu no vēstules romiešiem 8:39. Tur teikts: tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstuma, ne dziļuma, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Un Pāvils runā no situācijas, kur viņš visu kaut ko ir piedzīvojis. Vajāšanas, ciešanas, nāves draudz, gan arī viņš nomira. Un viņš saka, nekas man nespēj šķirt no Dieva mīlestības. Bet vai ir tā, ka mēs kādā reizē ir tādi brīži, ka mēs jūtamies tā, Dievs, kur tavu mīlestība pazudusi? Kur ir pazudusi? Vai tu mani vispār mīli? Es neko nejūtu vairs. Kur tu esi? Bet Dieva vārds saka, nekas nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu. Tad pilnīgi nekas nespēj šķirt. Tā ir patiesība. Tā ir patiesība. Un tagad paturam prātā to un apskatāmies to Lūkas evaņģēliju. Tad šis ir vārds, patiesības vārds. Un tagad paskatāmies Lūkas evaņģēliju 8, 11 līdz 15. Un tā ir līdzība par sēklu, bet šī ir tā līdzība. Sēkla ir Dieva vārds, bet kas ceļmalā ir tie, kas to dzird. Mēs dzirdam. Dieva mīlestība ir atklājusies Jēzu Kristu. Mēs to esam dzirdējuši. Daudz to dzirdējuši. Ļoti daudz cilvēku to ir dzirdējuši. Arī draudzēs to ir dzirdējuši. Bet vēlns nāk un šo vārdu no viņu sirdīm noņem, lai tie netic un netop izglābti. Šī patiesība ir, Dieva mīlestība ir atklājusies Jēzu. Nekas nespēj šķirt no viņas. Vēlns atnāk, noņem to vārdu un tu netici. Un cilvēks netic. Lasām tālāk, bet kas ceļā ir tie, kas, to jau es lasīju, bet kas uz akmens ir tie, kas vārdu dzird, tad tie uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes un maz brīdi tie tic. Un pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas. Nāk pārbaudījumi, nepatiesībā viņi dzird, un viņi tā emocionāli, jā, Jēzus man mīl, viss ir forši. Un tad nāk pārbaudījumi, Jēzus man nemīl. Man neviens nemīl, es jūtos slikti. Jo tad, kad nāk šie pārbaudījumi, viņi noņem šī vārda spēku, viņš vairs netic. Bet lasam tālāk. Bet kas starp ērkšķiem krit, ir tie, kas dzird, tomēr noiet un nogrimst rūpēs un bagātībā un pasaules kārībās un noslāpst un nenes nekādus augļus. Un šis ir tas, kur es gribu, ka mēs skatāmies,
ka tas ir tās lietas, kur aizplūst šī mīlestība. Viss šīs lietas ir Dievs no savas puses, viņš saka, es tevi mīlu, kur plūst man mīlestība caur Jēzu uz tevi. Un viņš vienkārši aizplūst. Tavu mīlestību atpakaļ viņa aizplūst uz pasaulības kārībām, uz rūpēm. Un vienā brīdī tā mīlestības Dievu vairs nedarbojas. Vairs nav tāda mīlestība, kāda tā bija sākumā. Un tu pat nejūti, varbūt pat nav vairs svarīgi tas, vai Dievs tevi mīl vai nē, jo ir šie strāvas zudumi. Ļauj šai strāvai noplūst kaut kur citur un savai strāvai, kurai vajadzētu plūst uz Dievu, aizplūst uz kaut ko citu. Vai nu tās ir rūpes, vai nu tā ir bagātība, vai tas ir vienkārši tu pats. Tas pārņemts ar sevi, ar to, kas tev ir svarīgi. Ne ar pašu Dievu, bet ar Dievu svētībām, varbūt pat ar kalpošanu, ar saviem sapņiem. Un tur vairs nemaz nevajag iet tālāk, nevajag iet uz uzticēšanos, uz paļaušanos, kur nu vēl nodoties Dievam, kur nu vēl pieskarties. Jo tas viss jau ir vienkārši beidzies, ir aizplūdis. Būsim ļoti uzmanīgi, ka šīs rūpes, vai raizes, vai grūtības, vai kārības, vai mūsu sapņi, vai mūsu ambīcijas, viņas neapslāpē šo vārdu, kas saka, Dievs tevi mīl. Dievs tevi mīl, un šī mīlestība ir atklājusies Jēzu Kristu. Patiesībā nav nekas lielāks, nekas svarīgāks, kas varētu būt dzīvē, ka Dievs tevi mīl. Un ka tu vari mīlēt Dievu. Un ir trešais likums. Mēs apskatījām, mums bija zūdošās efektivitātes likums, zaglīgās noplūdes likums, un trešais ir lielā attāluma likums. Jūs zināt, kad ir garš kabelis, tad pa ceļām nav tā, ka tu ielaidi tur 1000 kW un otrā galā arī ir 1000 kW. Otrā galā es nezinu, kas par cik tur pazūd, kādi procenti, bet tur varbūt 950 aiziet. Jo lielāks tas attālums, es ceru, ka vismaz ir 250, nav 250, vai ne? Varbūt šis lielais attālums kaut ko dara. Jesai, un apskatīsim Jesai 29, 13 līdz 14. Jesai 29. 13 līdz 14. Un skatieties, ko šī rakstvieta runā par attālumu, par tuvu un tālu. Vēl tas kungs ir sacījis tādēļ, ka šī tauta man tuvojas tikai ar savu muti, un mani godā tikai ar savām lūpām, bet ar savu sirdi ir tālu no manis. Un viņu bība manā priekšā ir tikai ārīgi iemācīta paraža. Tad es joprojām apiešos ar šo tautu brīnišķīgā un neparastā veidā, tā ka viņu gudro gudrība būs apkaunota un prātīgo saprāts būs aptumšots. Ir kādas lietas, ko ārēji izskatījās, ka viss ir pareizi. Cilvēks slavē ar savu muti. Kas vēl šeit ir teikts? Bība ir tikai kā tāda paraža, kā tāds ieradums. Bet ko Dievs skatās?
Viņš skatās, ārēji viss ir ļoti skaisti. Ārēji viss ir ļoti pareizi. Var ievilkt ķeksīti. Skaisti dzied, skaisti varbūt paceļ rokas, varbūt nepaceļ rokas. Kārtīgi viss izpildi, neviens nekur nevar piesēties. Dievs saka, sirds ir tālu. Kas ir noticis ar sirdi? Sirds ir tālu. Sirds ir tālu. Es vakar dzirdēju kādu stāstu, kādu liecību. Kāds cilvēks aizbrauc uz nometni, tāds jau mazliet ar dzīves pieredzi, un aizbrauc uz jauniešu nometni. Domāju, es tagad visu tur ievadīšu kārtību un viss būs labi. Un tur jaunieši slavē. Jaunieši brīvi, viņi tur paceļ rokas, vai viņi tur dejo un kustās. Un visu, ko tas cilvēks, kas atbrauc uz šo nometni, visu, par ko viņš domāja slavēšanas laikā. Kā es domāju par ko? Kā viņš izskatās. Viņš visu šo slavēšanas laiku viņš domāja, kā viņš izskatās. Tā ir slavēšana. Tā ir pielūgsme. Kas ir, uz ko ir fokus pielūgsmē? Uz Dievu. Slavē Dievu. Dievam vienalga, vai tu šitā pacel, vai tu šitā pacel, vai tu šitā, vai šitā. Dievam ir vienalga. Tas nāk, tā ir ārēja forma. Viņš skatās, kas notiek tavā sirdī. Tu vari uz ceļiem, tu vari brīvi, tu vari ieslēgt gaismas, tu vari izslēgt gaismas. Nav svarīgi. Dievs skatās, vai tavs sirds slavē. Un tas cilvēks, viņš visu, par ko viņš domāja par sevi. Viņš domāja, kā viņš izskatās un ko pārējie par viņu domā. Vai mums ir tā bijis? Vai mums ir tā bijis šeit? Varam teikt, jā, man ir kādreiz tā bijis. un tad mēs tās domas ir jāgaņā prom, jo es negribu, ka šeit mēs domājam par to, kā ir pareizi vai nepareizi. Nevajag varbūt, ka tev blakus stāv, tad tā kā viņam pa seju gluži sist, jo tu jūties brīvs, bet un traucēt kādam. Tāpēc mums varbūt kādi, kas grib sēdēt, tad viņi sēž šeit, un tie, kas ceļ, tad viņi paiet malā, lai nestāv priekšā, bet tu visi jūtās brīvi, jo Dievam ir svarīgi tavas sirds. Vai tavas sirds ir tālu, vai tu? Un redz, tad, kad sirds ir tālu, kas notiek? Viņš saka, to gudrība ir sajaukta. Un 10. 11. pantā varam izlasīt 10. 11. Jo tas divas pantiņas iepriekš, jo tas kungs ir izlējis pār jums, un es nesaku par jums, bet kā nevajag, dziļa miega garu un aizdarījis jūsu acis. Kas ir viņu acis? Pravieši. Un aptumšojas jūsu galvas, redzētājs, tie, kas domā, tie, kam ir atklāsmes. Tā jums visa atklāsme kļuvusi kā aizīmilgotas grāmatas vārdi, ko sniedz lasīt pratējam un saka, lasi to. Un viņš atbild, es nevaru to lasīt, jo tā ir aizīmogota. Tad, kad sirds ir tālu, tad, kad par parežām viss ir kārtībā, par muti arī viss ir pareizi. Dievs redz sirdi. Tad, kad sirds, tad viņi nesaņem šo atklāsmu no Dieva. Viņi nesaņem šos pravietojumus, viņi nesaņem to, ko Dievs runā, to, kā Dievs redz lietas. Tas ir tā kā aizslēgta grāmata. Patiesībā tik drausmīgs seks. Tas tikai tāpēc, ka sirds ir tālu. Neviens cits tavu sirdi nevar nosargāt, noganīt kā tu pats. Kāda atbildība arī man ir, tāpēc es par to sludinu. Dievu vārds runās, Jēzus par to runā, bet mums ir jāuzmana, kas ir ar mūsu sirdi. Un citreiz, kad es nāku pie Dieva un lūgt, un ir kaut kādas lietas, ko es pat varbūt par kalpošanu, ko es gribētu saņemt kādas atbildes,
Un vispirms ir tā kā nērti, es izēju tādam tā kā posmam cauri, kur vispirms man ir nērti viņam lūgt par tām lietām, jo es zinu, ka es neesmu vispirms ar savu sirdi ienācis tādā pielūgsmē un bijībā. Ka vairāk par visu es gribu viņu pašu. Vairāk par visu viņš ir tas, ko es vēlos sastapt, tas, ko es gribu piedzīvot. Tas, kas man ir vajadzīgs. Un es gribu, lai esam tuvu. Un tas mums jārūpējas, lai mūsu sirds ir tuvu, nevis tālu. Un es zinu, ka mums ar Agnes ir kādreiz plānot, mēs te nesen runājam, ka mums kādu ceļojumu vai kaut kur došanās prom, un ka mēs būsim tālu uz ilgu laiku. Un mums negribās, lai mēs esam tālu. Tad pirms es braukšu kaut kur prom, un pēc es braukšu prom, tad mēs rītīgi saplānosim laiku kopā, lai mēs esam tuvu. Lai mēs un uzturēsim tādu kontaktu. Mums jārūpējas, lai mēs esam tuvu. Lai mums šī mīlestība mēs saņemtu no Dieva, justos, ka esam mīlēti un varētu viņu mīlēt, tad mums jāuzmanās, lai nenotiek šīs 3 lietas. Šī zudošā efektivitāte par to, kas kādreiz ir bijis, lai mēs joprojām, lai tas ir svaigs un efektīgs. Lai nav šīs zaglīgās noplūdes kaut kur, kaut kas, kas nozog šīs rūpes vai pasaules kārības vai kādas citas lietas. Un šis lielais attālums, lai mēs esam tuvu. Kur tu pavadīsi savu mūžību? Mēs uz zemes dzīvosim 60, 70, 80, 100, varbūt kāds līdz 120 izvilks. Varbūt līdz 131. Nezinu. Kur tu pavadīsi pārējo laiku? Dvēsele ir mūžīga. Kur tavu dvēseli pavadīs pārējo laiku? Ko? Sakiet, jums ir jāzina. Ja ne, tad es par to sludināšu kādreiz. Man dvēseli pieder Dievam, un tur, kur Dievs paliks, tur būs. Es ceru, ka jūs zinat, ka ja jūs ticat Jēzum Kristum, tad jūs būsiet mūžībā kopā ar Dievu debesīs. Debesīs jūs būsiet. Āmen. Jā, caur žēlastību mēs esam pestīti. Un iedomājies, ja mūžību tu pavadīsi ar Dievu, un šeit virs zemes, ja tu nepiedzīvos to, ka Dievs ir pats brīnišķīgākais, ko tu gribi, pie kā tu alksti, pēc kā tu alksti. Ja tev laiks ar Dievu ir garlaicīgs, vai tev grūti atrast, vai tavs sirds ir tālu, tad iedomājies, tu pavadīsi mūžību garlaicībā. Vai ne? Dievs, kurš ir radījis visu pasauli un kurš mūs mīl, viņš ir paredzējis, ka uz zemes mēs nodzīvojam tādu īsu posmiņu, bet tad mūžība būs šausmīgi ilga un garlaicīga. Vai tas izklausās labs plāns? Neizklausās pārāk labi. Es ticu, ka tas labākais ir tur debesīs. Es zinu, ka tur nebūs visas tās sliktās lietas, kas šeit ir zemes, bet tas, kas tur būs viņš pats. Jēzus Kristus un Dievs Tēvs un eņģeļi un visi svētie, bet pats Dievs tur būs. Un tas būs viņš būs pats labākais, ko viņš var dot pats sevi. Un tagad padomā, mēs dzīvojam šeit virs zemes. Ja tas ir pats labākais, ko viņš mums grib dot, tad kas ir šeit virs zemes pats labākais, ko mēs varam piedzīvot, ko mēs varam dabūt? Nē, arī viņš pats. Ja pats labākais šeit veselu mūžību, gadu, simti tūkstoši, ir viņš pats, tad šeit virs zemes
Arī viņš saka, neko labāk, tas ir pats labākais, ko tu jau tagad vari piedzīvot. Viņš pats. Tāpēc šis Dievs, es ticu, ka viņš nāca sev atklāt caur Jēzus Kristu, lai mēs iepazītu, cik viņš ir tas, pēc kā mēs īsti augstam. Jo tur mēs piedzīvosim viņu katru dienu, 24/7, visu laiku, mūžību. Un šeit, ka mēs iepazīstam, ka viņš jau ir tas pats labākais. Un ka mēs jau šeit vienkārši šī mīlestība plūst uz viņu, un viņa mīlestība plūst uz mums. Cik mēs zinām, cik mēs esam ļoti mīlēti, jebkurā sekundē, jebkurā brīdī, visos sīkumos. Un mēs uzmanam, ka mūsu šī mīlestība nekur nenoplūst projām. Ka nekur neaizplūst, ne uz raizēm, ne uz pasaules kārībām, ne uz aizmirstot viņu un tās sēdības. Ka mēs jau neattālinoties, ka joprojām mēs esam ar fokusu uz viņu. Atklāsmes grāmatā 3:20 sacīts: redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņu un turēšu ar viņu mīlestību, un viņš ar mani. Šik jūs ēdīsiet, mēs ēdīsim kopā, mēs būsim tuvu. Mēs būsim pavisam kopā. Dievs mums svētī, ka mēs uzmanam, ka šī mīlestība var plūst, un mēs varam arī iet tālāk no iepazīšanas uz uzticēšanās. Lūkšu Dievu. Mīļais Jēzus Kristu, es lūdzu Tev, Dievs, par katru, arī par sevi, par katru mūsu draudzē, par katru šajā telpā, par katru, kurš skatās mums, kad Tavu mīlestību var plūst un kā strāva atnākt līdz katram no mums. Mēs varam vienkārši zināt, būt ietverti, ietīt Tavā mīlestībā. Ka mēs ne par ko neraizējamies, jo mēs esam kā mīlēti bērni, kā mazi bērni, kuriem neko vairāk nevajag, kā zināt, ka viņi ir mīlēti. Un, Kungs, ka mēs varam tieši tāpat arī Tev atsaukties. Jebkurā situācijā, ne tikai šeit draudzē, ne tikai šajā sekundē, šajā brīdī dievkalpojumā, bet arī ejot mājās, braucot mājās, pamostoties rīt no rīta, ka mēs zinām, cik mēs esam mīlēti, un mēs varam no sirds teikt: Dievs, es Tev tik ļoti, ļoti mīlu. Es Tev mīlu vairāk par visu, vairāk par savu dzīvību. Jā, Kungs, es lūdzu, dari mūs uzmanīgus no tām zagļiem, no tām lietām, kas liek šai mīlestībai kaut kur aizparūst projām, ka mēs to nejūtam un arī paši nevaram atsaukties uz Tev ar kaut ko līdzīgu, Kungs. Jā. Es lūdzu, Kungs, ka varam Tev mīlēt no visas sirds. Āmen.